pirmo. Es gribu teikt, ka mēs zaudējam, protams, mēs zaudējam iespēju palīdzēt tām sociāli mazaizsargātām grupām, kuras patiesībā daudzas nav, kā piemēram aizbildņu ģimenēs augošie bāreņi, saņem uzturnaudu no 95. gada 32 lati vēl līdz šai dienai, kuram nav vispār, nav politiķiem interesants. Mēs zaudējam, es atvainojos, mēs zaudējam iespēju. Es atvainojos no slēgas, mēs jums ļāvām runāt, ļausim pabeigt. Jūs man neļāvāt runāt, es nevarēju visu izteikt, jo paskatieties, kas te notiek, bet kas ir pie tā vainīgs, ka tas notiek? Tātad mēs zaudējam iespēju palīdzēt visām sociālām grupām, kurām tas ir nepieciešams. Šitā, ka var cilvēks apvainot un šitā cilvēkiem uzvērties, noņem man no šitais, ej projām, tūlītās. Nav kauna vienkārši. Tātad mēs zaudējam šo iespēju, mēs zaudējam nākotnē sociālā budžeta ieņēmums. Tādēļ, kad es domāju, ka... Klemberkungs atvērs, ja jūs ejat, tad lūdzu, paldies, labvakaru. Nedrīkst cilvēks mērdēt badā, tas ir noteikti satvērsme. Ja suņus nevar mērdēt badā Latvijā, tad valdība nedrīkst mērdēt badāt savus cilvēkus. Jums ir pilnīgi taisnība. Kā mēs klausāmies šitādas muļķības te? Tas ir vienkārši kauna lieta, ka man te nosēdiem pie šitādiem cilvēkiem. Es eju projām. Es gribu teikt, ka... Tas ir man tiešām kauns, un ka jūs atļaujat kaut ko tādu runāt tukšus vārdus, runāt tikai tukšus vārdus, tā ir muldēšana. Labi, Klemberkungs, paldies. Uz redzēšanos, paldies, ka atradāt iespēju atnākt pie mums uz raidījumu. Tātad mēs zaudējam šo iespēju, mēs zaudēsim nākotnē sociālā budžeta ieņēmums uzticības krīzes dēļ, mēs zaudēsim sociālā budžeta stabilitāti ilgtermiņā, nākotnes pensijas mēs pazaudēsim, ko mēs būsim ieguvuši. Es gribu teikt, ka mēs būsim ieguvuši neticību sociālās sistēmas stabilitātei. Pūras kundze, jums pēdējais vārds kā atbildīgai ministrei. Paldies liels. Bet īsi. Jā, tātad, protams, vissāpīgākais zaudējums ir šī referenduma rezultātā patiešām šīs labi sāktās iestrādātās pensijas sistēmas sabrukums. Un es tomēr gribu ticēt, ka šis referendums neizdosies par labu šādiem bļāvējiem. Un es domāju, ka ieguvums būs daudz lielāks, jo ar tiem pašiem plānotajiem valdības pasākumiem 90% un vairāk cilvēki iegūs to pašu rezultātu, nesagraujot šo sistēmu. Tas ir pats galvenais. Un zaudētāji būs tikai patiešām šī nelielā iedzīvotāja grupa, kur saņem minimālās pensijas, un pie tā patiešām ir jāstrādā, un pie tā arī valdība strādās, un lūksim pašvaldības talkā, ko es arī jau esmu darījusi, personīgi uzrunājot katru vienu pašvaldības cilvēku, sniegt nepieciešamo pabalstu tiem cilvēkiem, kas ir nepieciešams šajās grūtībās. Paldies! Mēs redzam, ka diskusijas ir asas, un es domāju, ka Kokinkungam būs vienalga savs viedoklis, jums būs savs, tas acīm redzot mums skatītāji, un mums arī pašiem. Tieši tā, ir pašiem tātad tagad pašiem jāvērtē un jādomā, ko darīt sestdien. Principā sestdien, kā jau mēs visi zinām, 23. augustā mums ir referendums par pensiju likuma grozījumiem. Mēs pavisam īsti teiksim informācijā par to, lai likumprojekts iegūtu likumspēku, tautas nobalsošanā jāpiedalās vismaz 453 730 vēlētājiem, ja pusē no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaitam, un vairākumam jābalso par likumprojektu pieņemšanu. Tātad, ja neaiziet šie vairāk kā 450 000 cilvēki, tad referendums nav noticis, un līdz ar to nav bijis kvorums, līdz ar to šie likuma grozījumi netiek pieņemti. Ja aiziet, vairāk kā pusi nobalso par, tad grozījumi ir pieņemti. Ja aiziet un vairāk kā pusi nobalso pret, tad šie grozījumi nav pieņemti. Es teikšu paldies vēlreiz visiem raidījuma dalībniekiem, arī Klemberkungam. Teikšu paldies visiem skatītājiem par šiem daudzajiem, ļoti daudzajiem jautājumiem. Šī interese ir patiesībā milzīga, kas ir ļoti labi. Es domāju, ka mēs vienu daļu šos jautājumus, kā iepriekšējā reizē, pārsūtīsim uz ministriju. Daļu atbildes varēsiet saņemt Latvijas televīzijas mājaslapā mūsu fórumā. Es domāju, ka ir ļoti daudz jautājumu, pie kuriem varbūt ministrijai jādomā, kādā veidā, teiksim, izskaidrot cilvēkiem, varbūt vienkārši informācijas pa maz vai kas, tāpēc mēs dosim jums iespēju pārsūtot šos jautājumus elektroniski atbildēt pavisam individuāli. Es domāju, skatītājiem šodien arī nebija viegli, jo uz vienu to pašu jautājumu cilvēku atbild pilnīgi dažādi un atšķirīgi. Paldies vēlreiz. Ar labvakar. Vislabāk. Ar labvakar.